intervija ar Tomu Šķepas pēc pirmā perioda. Kā gāja? Normāli spēle. Pēc 3-0 likās, ka mums nav vairāk nekāda izredzi, bet, kā redziet, komandas darbs atmaksājās un teicam spēle būs pirmajā periodā. Jā. Ko? Kā bija ar komandas sadarbību? Gāja labi? Jānis man intervēja. Jāni, tu intervēs, filmēšu. Jā, kā jums gāja ar komandas darbību? Diezgan labi, pēc 3-0. Es sapratu, ka nevajag ņemt pārtraukumu, kā komandas līderi pienākās. Un, protams, Kristofers ļoti daudz palīdzēja, likās, ka tas nāc komandas līderis, bet, tiešām tāds sajūta bija, kad bija tas lūznieks pēc 3-0, bet pēc tam aizgāja visu čikinēkos, tagad pēc pirmā perioda jau 4-3. Jā, bija grūti. Jā. Atspēlēties bija grūti. Diezgan, mēs domājam, ka pēc 3-0 tiešām nebūs nekādas vairāk izredzes. Bet mēs saņēmāmies salauzām viņu spēli. Un arī tas pārtraukums, ko viņi paņēma, tas bija par mums labvēlīgi, jo tas bija 1 sekundi pirms beigām. Tagad es domāju, ka kopumā ļoti laba spēle mums bija pirmajā periodā. Es domāju, pirmās 3-4 minūtes nebija nekas labs, pēc tam salauzām viņu spēli, sākām spēlēt savu spēli ar ātriem pretuzbrukumiem, pārķertām bumbām. Ātriem goliem. Tas arī atmaksājās. Un es domāju, ka 4-3 arī varētu būt lūznieks pretinieka komandai. Un tādā garā. Varam turpināt spēli. Varbūt vēl kāds jautājums. Domāju, ka vairāk jautājumu nav. Nē, Toms vēlētos, lai intervē. Labi. Kā Nevar vienā vēreiz. pēc nākamā perioda?